Labdien! Ja es atradis šo rullīti, tad visticamāk tevi arī interesē informācija par gūžas operāciju. Es biju līdzīgā situācijā varbūt kā tu, kad man bija gaidām operācija un es meklēju informāciju. Jo gribās zināt, kas ar tevi būs, kas notiks. Un tādēļ es esmu gatava un labprāt jums pastāstīšu par to, ko es piedzīvoju laika posmā no mirkļa, kad es uzzināju, ka man ir vajadzīga gūžas operācija, līdz šodienai, kad es esmu beidzot pēc augusta atkal nonākusi mežā uz pastaigu un izmantojam šo laiku, lai tev pastāstītu par manis piedzīvoto 2 mēnešu laikā. Par to, ka nepieciešama gūžas operācija, man paldies jāsaka ir Harijam, kurš mani aizveda pie sportārsta, jo man bija radušās problēmas, es nevarēju pastaigāt kā iepriekš, man vairs neradīja prieku garie pārgājieni, un arī man kļuva grūti uzkāpt pa trepēm. Sajūtos, kad nav tā, kā gribētos, un Harijs aizveda mani uz Murjāņiem pie sportārsta, kurš man izmeklējot un iztaustot un izmasējot, tomēr ieteica, kad vainīga visticamāk nav mugura, lai uztaisu gūžām rentgenu uzņēmumu. Uztaisot rentgenu uzņēmumu, ņemot vērā, ka es esmu izbijis mediķis un mediķi ir apkārt un ir nedaudz skaidrs par to, kas tiek rakstīts aprakstos, sapratu, ka tur ir 3., 4. stadija manām gūžām, kuras tā kā ir nepieciešams tomēr nomainīt. Un ar šo rentgenu uzņēmumu devos pie doktora Stradiņa uz Madonu, un doktoris paskatījās bildi un teica, operējam. Uz ko, protams, man bija tāds pirmais, vai tad nav kāda cita iespēja, cits variants. Doktors paskaidroja, ka viņš neredz citu iespēju. Bet, zinot to, kad ļoti daudzi cilvēki neapmierinās ar viena speciālista viedokli, es aizbraucu arī uz Valmieru pie doktora, kurš arī man izskaidroja vairāk to, ka gadus 2, 3 es varu tāpat kā līdz šim varbūt staigāt, tikai mana dzīves kvalitāte būs aizvien sliktāka un man nesagādās prieku pastaigas un būšana dabā, bet es tomēr gribu vēl staigāt pārgājienus, laivot un būt aktīva. Valmierā arī doktors man paskaidroja, ka pēc rentgena bildēm ir redzams, ka mana kaulu struktūra ir ļoti laba un nekādi papildus izmeklējumi man nav nepieciešami. Un tad sākās mana neziņa, jo bija saklausītas dažādas lietas par to, kā notiek operācija, arī video, kurus es laikam iesaku tomēr nemeklēt un neskatīties, kādas ir operācijas procesi, jo tas var tikai un vienīgi satraukt cilvēku, kurš tā kā to visu piedzīvos, lai gan to piedzīvojot nav tā sajūta, ka tu to piedzīvo. Un tad gaidīju savu 5. augustu, klausījos, ko stāsta man draugi un paziņas, kuri to ir piedzīvojuši, un aizvien vairāk satraucos par spinālo anestēziju. Bija tāds priekšstats, ka tas ir tā kā bīstami, ka var iedurt ne tur, kur ir jāiedur, un var rasties dažādi sarežģījumi. Taču mani mierināja tikai un vienīgi laikam tas, ko man pastāstīja medmāsa Madonas slimnīcā, ka es jau biju aizbraukusi, kad spinālai anestēzijai ir labums tas, ka tev pēc operācijas tev vēl turpina nesāpēt, jo tavas kājas ir nejūtīgas. Un turpinājumā es pastāstīšu par to, ko es piedzīvoju pašā slimnīcā un tajās dienās, kurās es biju Madonas slimnīcas traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļā. Es varu teikt tikai un vienīgi labus vārdus par šo nodaļas kolektīvu, par māsiņām, par māsu palīgiem, par doktoriem, jo atsaucība un laba uzņemšana
nodaļā bija tas, kas iedrošināja justies labi. Medmāsiņa izstāstīja, kā noritēs operācija, un māsu palīgs ļoti rūpīgi tā kā pārliecinājās, ka visi sagatavošanas darbi operācijai ir veikti, jau vakarā atnesa palīgi rīkus, kas būs nepieciešami pēc operācijas, lai ērtāk gulētu, tur porolonas pilventiņš, ko likt starp ceļgaliem, kas atvieglina tādu pagriešanos un ir iesteicams arī mājās, un arī mājās tā es lietoju viņu, lai ir vieglāk pagriezties, piecelties. Nu, un jā, tad nakts pirms operācijas bija gana mierīga. Domāju, ka to mieru pirms operācijas un arī pēc operācijas laikā palātā man tā kā uzmundrināja un tādu drošības sajūtu deva palātā otra paciente no Kokneses, ar kuru mēs jau no paša sākuma satiekoties sajutāmies kā uz viena viļņa. Mums bija humors un visādas tādas foršas lietas un sarunas. Un jā, un tad operācijas rītā ienāca dakteris un teica, Bērziņa pirmā. Pēc operācijas man adīklis jau bija rokās pēc apmēram 2 stundām, un tā sajūta tāda, ka tas ir pagājis, deva tādu atvieglojumu. Kāja vēl nesāpēja, jo viņa vēl bija medikamentu ietekmē nejūtīga, bet mirklī, kad viņa tāda kļuva jūtīga un sāka sāpēt, pilnīgi noteikti iesaku noteikti par to teikt medpersonālam, jo tiek atsāpināts un tu vari ļoti mierīgi pavadīt to pirmo dienu pēc operācijas, kura gan ir jāguļ tikai un vienīgi uz muguras, un tas ir tas, kas man radīja nedudā problēmas, bet deva iespēju gulēt uz muguras, jo praktiski es guļu tikai uz sāniem vai uz vēdera. Nu, un nākamajā dienā nakts arī pagāja ļoti mierīga un nesāpēja nekas, un arī tā gulēšana, protams, ar pamošanos un tādu, bet lai teikt, ka tas ir kaut kas traks, pilnīgi noteikti nē. Otrā dienā no rīta jau ir jāceļas augšā. Tas bija sāpīgi, es nebiedēju un varbūt kādam tas nav sāpīgi, bet man tas tiešām bija ļoti sāpīgi piecelties tajā sēdus pozīcijā un celties arī un stāvēt jau uz kājām. Un pēc tam tu esi piecēlies, tā kā jāiet kādi pāris soļi un tīri labi tie tā kā notiek un tu saproti, kad viss ir izdarīts, un tu esi atkal uz kājām. Pie mums nāca fizioterapeite un ergoterapeite, kuras ļoti paskaidroja, kā piecelties, kā pagriezties, kā to izdarīt pēc iespējas saudzīgāk, un lai tas būtu arī pēc iespējas ērtāk. Un ergoterapeits un fizioterapeits ļoti jaukas meitenes, kuras izskaidro un palīdz un iestāda kruķus pareizā augstumā, lai ir ērti iet, un ja es pirms tam mājās tā kā mācījos un trenējos ar tiem kruķiem staigāt, arī mans ieteikums varbūt jau pirms operācijas satikties ar kādu fizioterapeitu un pārunāt šīs mazās niansītes, kas ir kā pareizi, kā ērti pēc operācijas staigāt. Pēc operācijas ir jārēķinās ar to, kad nevar uzvilkt pilnīgi noteikti zeķes, pilnīgi noteikti ļoti grūti ir uzvilkt arī kājās bikses. Slimnīcā to tiešām ļoti labi palīdz aprūpes personāls, bet par mājās būšanu ir jāpadomā. Es mājās nonācu, jau tā kā dakteris atļāva man mājās atgriezties 4. dienā pēc operācijas. Tad ar slapju muguru es uzkāpu 2. stāvā, bet es to izdarīju, jo citu variantu jau nav. Un tās pirmās dienas mājās, praktiski laikam ir tā, ka man viņas nācās pavadīt vairāk gultā, jo es visticamāk ļoti baidījos kustēties, pagriezties,
kaut kādas šīs visas lietas, jo man bija tāda sajūta, ka tur kaut kas var izkustēties, izkrist, salūst vai kaut kas vēl var notikt, bet pilnīgi noteikti tagad es varu teikt, kad ir droši kustēties un darboties. Esot mājās, ko es iesaku sakārtot gultu nedaudz augstāk, lai ir ērti apsēsties un piecelties. Tad iesaku padomāt arī par tādu lietu, kas ir nepieciešams poda paaugstinājums, lai ir ērti to darīt. To arī iesaka dakteri un pilnīgi noteikti tas tiek sagatavots jau laicīgi. Un vēl padomāt par to, kad tajā vietā, kur tu uztaisīsi sev brokastis, tajā vietā tev būs arī jābrokasto, jo pārnest krūzīti un šķīvīti uz pie galda, piemēram, ar 2 kruķiem ir gana sarežģīti, bet arī iespējams. Pakāpeniski sāku staigāt vairāk pa dzīvokli no vienas istabas uz otru, bet dienā, man liekas, kādā 5. mājā esot, es jau kāpu uz 1. stāvu un gāju ārā pagalmā nedaudz staigāt. Mans pārbaudījums tāds, kas man tā kā bija esot mājās un ka tu esi ierobežots, ka tu īsti nevari pats izdarīt to, kā gribētos, tad tu redzi, ka tur tā kā sāk traucēt kaut kādi ikdienišķie sīkumi, bet tas liek saprast, ka novītušas puķes vāzē kļūst par sausajiem ziediem un var arī tā. Man jāsaka liels paldies Harijam, jo Harijs bija tas, kurš man iedrošināja daudz vairāk staigāt un kustēties un varbūt tik ļoti nepievērst uzmanību pašam tam procesam, kas ar mani ir noticis, jo, viņš man tiešām pārliecināja, ka nekas nekur nevar ne izkustēties, ne nokrist, ne izlūst, ne kaut kas cits ar mani atgadīties, bet viņš arī tam, lai to tā kā man vēl vairāk nostiprinātu, viņš bija sarunājis rehabilitologu, pie kura vizītē es tiešām kļuvu ļoti droša pēc tam, jo viņš ieteica, ka es praktiski varu darīt visu, ko vēlos, nedrīkstu tomēr tupties līdz zemei un vēl neieteica gulēt uz sāna operētā, jo tas, kas mani pārsteidza, bija, nevis pārsteidza, bet kas tā kā radīja varbūt šīs visas nedrošības un visu tas, ka tev izrakstā ir ierakstīts, ka tu nedrīksti 3 mēneši gulēt uz operētā stāna. Tu nedrīksti sēsties uz zemiem ķeblīšiem. Un šis tas nedrīksti man droši vien kaut kur sabloķēja un es jutos nedroša. Bet pēc sarunas ar Eduardu, rehabilitologu, es sapratu, ka var visu un es kļuvu daudz drošāka. Tas apmēram bija pēc 1,5 mēneša pēc operācijas. Un pēc 2 mēnešiem pēc operācijas es sāku daudz vairāk vingrot, papildus tiem vingrinājumiem, kas bija no slimnīcas ieteikti, pieliku klāt vairāk tādus muguras stiprinošos vingrinājumus un arī uzdrošinājos pēc ieteikuma doties uz baseinu. Un baseins ir tiešām pasakains variants, kā sev rast drošību, ka tā kāja ir tur, kur viņa ir, un viņa kustās daudz vairāk, kā viņa kustējās pirms operācijas. Un jā, pamazām atkopjos un gatavošos nākošajai operācijai. Un kā ieteikums pirms jebkuras operācijas ir tiešām padomāt, ja ir iespējams un var būt gribas spēks samazināt savu svaru, jo nevienam citam jau tas nav jānes kā tev pašam. Tu pats sev radi diskomfortu, ka tev ir jānes lieki kilogrami, kurus izslēdzot baltus miltus un izslēdzot saldumus, var mierīgi samazināt. Un arī rehabilitologs teica, svaru vajag -10. Es pamazām uz to eju. Un liela nozīme pēcoperācijas periodā noteikti ir
tuviniekiem. Operācijas periodā man ir jāsaka paldies saviem tuviniekiem, bērniem, kuriem nācās gan mammai kājas nomazgāt, gan zeķes reizēm uzvilkt, atnest pusdienas un vēlāk arī atnest no veikala kaut ko, kamēr es vēl pati negāju tik lielus gabalus. Un paldies man ir jāsaka Harijam, kurš iedrošināja mani un atbalstīja, lai gan reizēm es uz viņu dusmojos, jo man varbūt gribējās, nevis man gribējās, bet man bija sajūta, ka es nevaru to un nevaru to. Bet Harijs, iedrošināja mani, palīdzēja man, uzvilka kurpes, novilka zeķes. Un tā ir pagājuši gandrīz 3 mēneši, un es gatavojos jaunai operācijai, 2. operācijai.